Ventspils pedagogu un skolēnu grupa piedalās projektā, kurā pieaicināti arī Bulgārijas pilsētas Švistofas pedagogi. Šodien viesi apmeklēja Ventspili un atzīst, ka elastīga domāšana jāmāca jau skolas solā, tas palīdzot mūsdienu straujajā dzīves ritmā. Projektā Comenius Regio piedalās Ventspils 3. vidusskola, Ventspils tehnikums, Jaunramas nams un Ventspils izglītības pārvalde. Tikai kopīgā sadarbībā ar municipalitāti un uzņēmējiem izdosies realizēt šo projektu. Izglītība būs nepieciešama, jo tā ir nācijas nākotne. Un tas, ka mums ir iespēja veidot kopīgs projekts, ir pats labākais. Projekts, kas apvieno vairākas izglītības iestādes, attīsta tādas īpašības kā uzņēmība, pilsoniskā apziņa, sociālo procesu izpratne. Skolas programmas to neparedz. Mūsu izglītības sistēma ir veidota tā, ka tiek mācīts svešvalodas, matemātika, dzimtā valoda un informācija tehnoloģijas. Lai iemācītu skolēniem iniciatīvu, komunikabilitāti un pašizpausmi, jāmācās ar pašiem skolotājiem. Projekta rezultātā metodiskie materiāli būs gan Ventspils, gan Bulgārijas pilsētas Švistofas mācību spēkiem. Aizvedīta pedagogu moduļu apmācība, aizdīt jau 5. programma – mācīt, mācīties. Ar šo uzdevumu lieliski tika galā Ventspils izglītības pārvaldes metodiķe Ruta Ogurcova, kur speciālistus piesaistīja no Sociālo interešu institūta un no Liepājas universitātes. 90 skolotāji ir papildus mācījušies. Skolēnu Jaunramas namā notika radošās meistardarbnīcas, piemēram par tēmu Varonis manī, lai veicinātu komunikācijas spējas. Šīs nodarbības vadīja Vera Perepeļica. Ciemiņiem atmiņai tika dāvāts materiāla komplekts ar projekta logotipu, kuru izstrādājuši vēnspilnieki. Lietussargs simbolizē aizsardzību un logo ir Eiropas Savienības, Bulgārijas un Latvijas karoga krāsās. Gonda Purniens, Taķēns Saks, Gāns, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija.